Tā kā smilškastē pie jūras var jau iejusties, kā vasarā būs. Labdien! Šodien mēs turpinam svinēt svētkus, jo ir atklāta Lidl recepšu platforma, un tāpēc mēs šodien pagatavosim, kā jau svētkos, citronu tarti ar melenēm un, protams, ar putukrēju. Šī būs šodien super vienkāršā tartas recepte, kuru mājās var pagatavot jebkurš, bet vajadzīga nedaudz pacietība. Pirmais mums vajag šai receptei izkausēt 115 gramus sviesta. Pa to laiku mēs varam sasvērt pārējās sastāvdaļas. 25 grami vaniļas cukurs. Pievienosim vēl cukurniedru cukuru, apmēram tikpat. Kamēr mums vēl sviests kūst, mēs varam nosvērt miltus. Mums vajadzēs 125 gramus kviešu miltu. Sviests gandrīz ir izkusis. Liksim klāt cukuram. Milti klāt. Tā mīkla būs tāda slapja un blīva. Ja jau taisi kūciņu vai tarti, tad vajag arī kūku formiņu. Un te man viena tāda ir, ieliksim cepam papīru. Tagad viņu vajadzētu mazliet tomēr ieziest arī ar sviestu. Ņemam mūsu mīklu un formējam iekšā. Ar rociņām smuki izspaidam. Kamēr pamatne mums cepās, mēs sagatavosim mūsu melenes. 1 citroniņš, 2 ēdamkarotes cukurs. Uzliksim varīties mūsu melenes, un tad mēs sagatavosim mūsu kartupeļu cieti, pievienojot mazliet ūdeni. Kad melenes sāks varīties, mēs viņus sastampāsim ar kartupeļu biezputras stampu. Pirmais mūsu pildījumam vajadzēs 90 ml citronu sulas. Tālāk mums nepieciešami vai nu 1 liels vai 2 mazi olu dzeltenumi. Pildījums gatavs. Melenes mums ir gatavas. Un pamat mums ir gatava. Ņemam ārā. Tā. Tartei jādodās ir atpakaļ krāsnī, šoreiz uz kādām 17 minūtēm 175 grādos. Un pa to laiku mēs uztaisīsim putukrējumu. Mēs ņemam saldo krējumu, ļoti saldu es viņu nevēlos, tāpēc es pievienošu tikai 1 paciņu ar vaniļas cukuru. Tad ar dievpalīgu, ja? Pienācis laiks ir pašai labākajai lietai, jo kūka tarte ir atzisusi. Un mums vēl palika pāri mūsu meleņu mērce. Līdz ar šo Lidl recepšu platforma ir atklāta.